Sūda būšana. Nu tā. Čau visiem, ko es gribu ar to teikt. Īstenībā gribēju tādu vienu projektiņu taisīt no ar to motociklu saucamo īžiņu. Bet ir tā kā cita lieta, ko es ļoti gribu uztaisīt, jo tas tad viss ievēlkās un vēl kaut ko, protams, es to varēju atstāt un taisīt citā reizē. Bet es domāju, ka labāk tagad es viņu atdevu prom, un tajā pašā laikā man būs laiks uztaisīt mini, vot es gribu viņam ļoti pieķerties mini. Jā, vot īža man nav, īža stāvēja tur tas blakus vāģis bija, un es gribu ļoti pieķerties mini, viņš ir man tad bišķi apkrāmēts, un, jo reāli, es saku, viņam vajag diezgan daudz ko izdarīt, un man vajag laiku. Zini, es nezinu, vai sanāks man šovasar to visu realizēt, jo galvenais ir, es saku to visu, vajag izcelt, vajag rāmjus aizvest, nosmilšot ar blāstu, vai blāstu aizvest, nu, kur tur? Jā, man liekas, ka blāsta kaut kur, lai nosmilšo viņus. Protams, es viņus gribu uz balti tos nocinkot un vēl kaut ko, un to visu vajag izdarīt, un man nav laika šitam, jo tajā pašā laikā vēl kāds rolleris vēl, ar kuru es tā kā uz darbu šat tad aizbraucu. Tas man tā kā pieviļ, tur arī interesantas lietas viņam ir. Nezinu, tāpēc, ka ķīnietis negrib braukt. Nu, un domāju, izbraukšu ar šito rolleri. Bet īstenībā sanāca, es nezinu, kas, viņš reāli nobeidzās starteris. Es te viņu mēģināju pabraukt un vienkārši, man liekas, ka tas bija starteris. Jo es pamērīju, īstenībā diezgan nav tik daudz, tā kā tā strāva, jo tāpēc, kad it kā dod viņš labi iekšā, bet tajā pašā laikā, nu, saprotu, ka nav. Tad es paņēmu, pasūtīju tajā moto, kā viņš te saucās, G-moto, kaut kas atkal no Polijas te bija. G-moto, jā, tā viņš arī saucās, okur šidāt te. Jā, nu, tas starterīts tieši pilnīgi identisks tam visam. Nāk viņš ar vadu, nezinu, kāpēc viens bija pa 40 eiro. Šitas bija arī kaut kāds 16, pie mums bija laikam 24 eiro. Bet man tur šo to vēl vajadzēja pasūtīt, tāpēc es it kā pasūtīju tur. Jo es pasūtīju to aizmugrēju asi saucamo, kas nāk. Man liekas, ka viņa man ir līta. Vot. Tā netaisās vaļā. Un tad tā asis iekšā ir. Ot, izņēmu no iepakojuma. Viņi sanāk šite nāk tā garā. Tur ir īstenībā viņai visādi izmēri. Tur bija kaut kāds 2 veidi vai, nezinu, vai 3 veidi. Un man liekas, ka šitā ir īstā. Es tulītās atjaukšu vienu veco motoru vaļā. Pastīsimies tur, salīdzināsim. Man liekas, ka viņa ir īstā. Vienkārši viņa ir garāka. Jo kāpēc garāka, man vajag, lai šitajā pusē to vēl vienu amortizatoru, lai var pieskrūvēt klāt un pielikt. Nu, to, kur ir tā vietās īsā un garā. Nu, it kā ir te atšķirības, varbūt šitā vietiņa ir bišķīt šaurāka par šito. Nu, es domāju, ka viņi praktiski viņš ir vienādi. Tie gali arī, man liekas, kad ir vienādi. Viss pārējais vajadzētu būt. Jā. Tad jau, kad liks kopā, tad jau redzēs.
Gribēju sākt taisīt šito te, man te vajag papūst bišķīt, lai nav smiltis vēl kaut kas. Tikko gribēju ņemt nost to starteri, blīn, un ne kompresors, blīn, kaut ko neiet. Izrādās šitā detaļa nodeg, viņam tā kā tāds drošinātājs. Lūk, tupels vispār nodeg nost, viņš te sakusa. Lūk, kāds izskatās šitās te. 25 amperi, muku lemonā nopirku, tāpasīšu vaļā, 11 naudiņas maksāja, jā, ot šitāds te viņš nāk, šitais ir tāds, nezinu, vai būtu tās kaut kāds firmas. Šitas ir tāds bišku lielāks un tāds ņiprāks izskatās. Varbūt, ka būs ideāli. Tikai jāpieliek klāt. Šan jauns tupels kaut kā jāuzliek ir. Šitās galīgi pagalam. Sanāk, man te dažas skrūves ir viena, divas. Tad starterim, kur ir divas skrūves. Es jau esmu atskrūmējis jau caurumu. Un tad viņš nāk ārā. Tikai es tulītās tā kaut kā interesanti. Nāk ārā, kur. Iznāca. Ot uz otru galu. Aizliksim. Šitajā galā, kur. Man liekas, ka man te ir uztaisīts tādas klēmes labākas. Es domāju, ka es viņas arī atstāšu. Man tas vats ir, jā, tas ir mans taisītais, es atstāšu. Oriģinālais nav slikts, bet, mans vienalga ir labāks bišķīt. Pastīsimies tūlīt oriģināli, nevar dabūt vaļā. Arī labi. Arī labi it kā salikts. Tur jau nekā daudz nevajag, bet, neatstāšu, es uzlikšu savu. Es jau it kā likās, ka nav, jo vienā brīdī viņš kaut ko ieslēdzās. It tā jau kustēties, viņš nekustās iekšā, ass laba, griezties viņš arī griežās. Bet nevar saprast, kāpēc neiet. Tā kā, kur es pieliku jauno, kur uz mīnus uzliku, un tūlīt parādīšu, kā viņš, galvenais, lai viņš nenoveļās man nost. Vajadzētu jau kaut kā turēties. Tūlītās stūdīja vien. Kaut kā tā. Un tagad es piespiedīšu bremzes un starteri. Strādā perfekti. Un visa problēma. It kā šitais, kaut kas viņam nepatīk, kaut kas nobeidzās. Es nezinu, kas tur iekšā ir. Varētu īstenībā atjaukt intereses pēc vaļā, pastīties, varbūt tās tur kaut kāda maza lietiņa ir. Tajā mazajā starterītī. Man liekas, ka močiem ir tāds pats. Es nezinu, man Hondai arī tikpat liels ir. Jo, labi, Suzuki, man liekas, ka viņš ir vēl mazāks, bet Hondai, kur viņš tur ir, baigi jau nevar ieraudzīt to, kur viņš ir. Tikpat liels, man liekas. Kur viņš ir? Šitas. Tikpat. Jā, tikpat liels Hondai. Te viņam kaut kur iekšā tas bendiks. Hondai ir tikpat liels. Tā, liekam kopā un šķiļam dūmā. Viņš tādu kā zobratiņu, kur iekšā griež. Ieliekās iekšā, oriņks noblīvējās īsnībā. Un eļļa nekur netek un ideāli un iegriež un viss ir super.
Turpat viņš laikam arī no motora eļas eļojās. Taču tur smērēt viņu ar neko nevajag tur. Viss ir ideāli. Nu, davai provējam. Es domāju, ka jābūt. Tūlīt būs. Blīn, aizdedz man visu laiku ir ieslēgta. Nospiežam bremzes un... Ideāli, viss kārtībā, super. Tagad tik jāizbrauc līkums. Nu ko, pastīsimies, kas tai sūdā ir. Tajā starterī. Skrūvi vaļā. Atkal vaļā. Esam pilns ar eļņu. Tā tam jābūt. Nevar saprast. It kā oglītes. Labas. Var redzēt. Jā, oglītes labas. Tā kaut kāds blīvējošais gredzens. Iekšā kaut kāda eļņa. Pilns ar eļņu. Tāpēc viņš negāja. Saprast. Ļoti daudz eļas iekšā. Varbūt var redzēt kaut kā. Vajag sūdīgi. Slikti redz. Daudz eļas. Varbūt jāizmazgā. Jāpamēģina viņu palaist. Viņš it kā varbūt griež arī. Es varbūt dēļ tās eļas negrib griezt. Te neko viņi nemaksā kaut kādi no 16 līdz kaut kādiem 25 eiro. Viņš varbūt 30, nezinu. Atkarībā, kurā vietā pēc jēga viņi baigi taisīt. Es neuzskatu īstenībā, ja tas būtu baigais deficīts. Jā, tad mēs viņu varētu ņemt un tīrīt un darīt, jo šitā vieta jau arī ir laba. Un kur tas ankurs nav pat nodilis. Interesanti. Nu tā, būs jau labi. Nu, pirms braukšanas vispār baigā šaize sanāca man viņam. Sanāca tā, kad, tu gribi braukt un nezinu, viss darbināju garažā, viss super, viss nekāda vaina, vēl kaut ko. Un tajā pašā laikā, besi ārā pilnīgi paņem un starteris. Nu, domāju, varbūt akumulātors nobeidzās, es domāju, nu labi, nobeidzās akumulātors, zin kā pa ziemu stāvēja, it kā iekšā telpā siltā stāvēja. Nu neko, nu labi, nē. Sāku mērīt, kaut kas nav ar starteri, domāju, nu nevar būt. Nu labi, ieeju šidajā tajā, vai kā tas aizmirs akal to nosaukumu poļiem ir. Vot, un pasūtīju starteri, un tur kaut kāds 16 eiro, kaut kas ir pa 20, kaut kas bija 24, kaut kas ir pa 40 eiro, es tā arī nesapratu.
Man tur vienu citu asi vajadzēja, te Latvijā nebija tajā alūksnē, tur tajā veikaliņā, kur es tur sūtīju vienas detaļas. Tur nebija, un dabūju tur pasūtīt pie reizes, tur to domāju, vai pasūtīšu arī to starteri. Un es viņu pasūtīju, un uzlieku, un šķiļu un iet. Un tā kā var vienkārši nobeigties starteris. Es viņu tur atjaucu, nekas tur tāds nebija viņam. Nezinu, tā kā liekas, tā kā ķīnietim ir tāds, nezinu, pēc ziemas sāc domāt, kaut kas ies vai neies, vai tu viņu pielaidīsi pēc ziemas stāvēšanas vai nepielaidīsi. Tā firmas rolleriem tā nav, ja tu viņam uzsēdies, tā kā manam mocim, Hondai, piemēram. Tu pēc ziemas, nezinu, ieliec aķīti iekšā, degviela var būt tā pati, un viņš vienkārši ņem un iet. Tu pieduries tikai pie startera podziņas un viss, un viņš uzreiz lec un iet un strādā. Te ir tāds interesanti, bet, nav tik traki, ja gribās paķimerēties, bet ar viņu var arī pabraukt. Viņu var arī kilometriem nogāzt un arī nekas nebūs. Bet, viņš prasa savu tādu bišķīt pieeju un droši vien jau, zikā ir, varbūt kaut kādas ir lietas, kas prasa, es točni teikšu, ka firmas, mazāk prasa to roku pielikt pie tā aparāta, ar ko tu brauc un pārvietojies. Jo, ir, bet, iet savu funkciju pilda, brauc, nekāda vaina. Ko? Es viņu saliku, izbraucu. Jā, man tāda ķivere interesanta. Tā ir īstenībā, negribēju lielo ķiveri likt, viņai nav nekāda stiprinājuma, kur to telefonu pielikt. Bet man bija tāds GoPro, tāds turētājs, kurš uz galvas ir liekams. Es viņu uz šitās mazās ķiveres dabūju. Ko es varu pateikt par šito ķīniešu brīnumu? Es viņu teikšu, es viņu īstenībā nosaukt par brīnumu, jo tajā pašā laikā, interesants aparāts, jo kas viņam ir? Man viņš tā kā nav tik traki īstenībā, ja rokas aug no pareizās vietas, īstenībā viņu var sataisīt un salikt. Jā, tas saucamais ķīnietis dzinējs, viņam ir GU6, interesanti, tāds viegls, nekā tur sarežģīti nav, man liekas, kad jebkuram rollerim viņš tāds nav sarežģīti, tur nekādas kārbas nav, tur tikai variatori un siksna un viss, tur nekā tāda nav. Bet ko es gribēju pateikt, ir viņš tāds, viņš ir domāts vairāk, jaunākiem varbūt cilvēkiem, kas tikko kaut ko grib sākt darīt, varbūt tās tādu nopērk, dabūn pa lēto un tā kā iegulda, nezinu, kaut kādus mazus līdzekļus, jo viņam tas nekas daudz nemaksā. Un tajā pašā laikā viņu var, tā kā ļoti labi uzcelt augšā, jo viss tas nav tā kā firmai, tur varbūt tās visam lielajām firmām, Japāņu firmām, varbūt tas viss maksā lielu naudu, ne lielu, ne gluži lielu, tādu varbūt mazāku naudu, un viņam bišku dārgāk ir tas viss, varbūt tas cilindrs, virzulis, varbūt izmaksā vēl kaut kas, ja, jo te to motoru var nopirkt pilnīgi jaunu, 270 vai 300 eiro īsnībā viņš maksā, pilnīgi jaunu dzinēju. Tu vari nobraukt, ielikt un aizbraukt. Un jā, es teikšu, ka viņš ir tāds, kam gribās paskrūvēt un tā, jo viņš ir tāds, viņš iet, viņš brauc, visi forši, bet,
Viņam patīk, ka tu viņu pačubini. Tūlītās es domāju, kad es pabraukšu, viņam jauna galva ir, vārsti piesēdīsies, kaut kas tur tie jāregulē, 100 punkti. Nu, viņš ir tāds, kad, nu, tu nevari salikt firmu un tad braukt, un tu zini, ka tie vārsti tur nekas nesaklapējās, vai tās sēžas, vai paši vārsti, vai atspēres nepaliek vājāks. Bet, nu, jā, nu, braukt viņu arī īstenībā nav tik traki, iet, brauc. Čau visiem! Davai uz tikšanos nākamajā video, kā es jau lieku kopā šito mazo smuko auto, kas man aiz muguras. Sākšu viņu tiešām metināt, griezt, tīrīt, skrūvēt. Uz tikšanos. Čau visiem!